Man tad ir 3 pozīcijas. Šis ir attīrošais, noņem veco kosmētiku. Nu, pat cik es jau tīrīju sejas ādu, tad es vairāk šo neizmantošu. Šo var izmantot katru dienu, katru vakaru, ja? Un tad vakarā es ar to sākšu izmantot. Nu, paskatieties, cik raiba seja. Kaut kas ir jāsāk darīt. Šis sagatavos ādu jebkurām procedūrām. Atsvaidzinās, palīdzēs noturēt mitrumu. Un šo es likšu pa virsu. Šis būs arī aizsargājošs pret ārējiem apstākļiem. Pret to zilo gaismu. Nu, mēģināsim. Skatīsim, kas te ir. Aha, viņš ir tāds šķidrā veidā. Viņu laikam var uz sejas uzreiz. Es nezinu, cik daudz jāliek. Smaržo patīkami. Tā. Viņš kaut kā baigi ātri iesūcās man ādā. Varbūt vēl vajag. Ir. Redzēsim, ko tas dos. Acu plakstiņi. Tā. Principā pat te nav ko smērēt, viņš pats iesūcās. Rokas tādas lipīgas mazliet. Nu, un tad mēģināsim šo Hydra-Light losjons. Šis gan būs losjons. Aha. Es arī nezinu, cik daudz vajag. Parasti liek tikai mazlietiņ. Nu, re, varēšu doties laukā. Nebaidīties no saules gaismas. Smarža tāda neitrāla. Pat, nu, nav baigās smaržas. Šeit sastāvs arī tāds brīnišķīgs. Patīkama. Klājas arī patīkami uz sejas. Tā par kaklu aizmirsu. Rokas biereizes, nu, diena viens ir. Redzēsim, kā jutīšos vakarā. Jā, redzēt grumbiņas zem actiņām, pēc tam vajadzēs to liftinga krēmu pasūtīt, kas savelk un nogludina grumbas. Nu tā, rekur pagaidām es ar šiem 2.